Nu, es nezinu, vai tā vajadzētu darīt. Vai tas ir prāta darbs? Reku tagad ir koki palikušie, ja, no 3 kravām. Viena krava, pārējā viss ir salauzts, 32 tonnas tam ekskavatoram. Un man jātiek pa tiem kokiem, liekot savu priekšā un aizmugurs paceļot uz priekšu, jātiek ir līdz turienei. Domāju, ka sūdi būs baigie. Un šitā ir mana iniciatīva, jo tas ūdens būs virs šitām kalmēm ir metrs kaut kur. Vienkārši izmetīsim to stūri ārā un pacelsim šito stūri klientiem. Bet vai tas izdosies? Nu, neizdoties var tāpēc, ka šeit ir visdziļākā kūdra. Es nezinu, te ir toči 4,5-5 metri pat šitas gals. Es tur tūmā, kā tas lauks nāk, liekas, un tas māls ir baigi tū. Es tur ieraku pie kaut kāds 10 metrus no lauka. Kaut kāds 1,80 m, gan arī jau pie 2 metriem kūdra. Šitajā stūrī mēs neaizsniedzām, kur nogrimām. Nezinu, cik te ir. Jā, bet ja jau iesākts ir, tad jau jāpabeidz. Nav ko raudāt te. Un tur vēl tie grāvi sarakt šitā un šitā, lai tas ūdens iet prom. Nu jā, un tie grāviem vēl pāri jābrauc uz šito 32 tonnīgo. Jā, būs pakaļā. Nu rītā gaidiet kādu tiktu, kur valkam ārā.